Rīts šorīt ir silts un skaists, bet laika ziņas saka, pēcpusdienā atkal nāks lietus. Lielais vēl teica kaut kādus darbiņus izdarīt. Mūs jau gaida brokastis. Pēc tu var ieliet suliņu un izvēlēties, ko tu ēdīsi. Pēc tam uz galda ir saltumiņi. Pa virsu visam lāsīta naftas. Mūziņa, jā. Mūziņa. Bet labi. Bet labi. Nu, māk viņu uztaisīt. Jā, viņi garšo citādāk. Tieši tā. Jā, pirms var nav nopērkamas īstās, vai tie aparāti netaisa tā kā vajag. Nezinu, bet šī ir perfekta. Tagad būs bāms pa galvu un varēsim spiest pedāli grīdā. Nebūs pa galvu. Man gan ir jau uzkāpt dēļņos. Šorīt tik skaists laiciņš. Nu, riktīgi var dziedāt. O sole mio. Tikai saulīt neaizēja, kā laika ziņās sola. Jo patreiz kaut kādi dīvainie laikapstākļi, kad dienas pirmā puse ir skaista, bet pēc tam no kaut kurienes, man liekas, Kaldis skatījās, ka no jūras nāk virsū lietus mākoņi. Bet nu, kā būs, tā būs. Ne jau mēs varam laikapstākļus izmainīt. Nu re, puikučīši jau iet uz mašīnu. Draudzenes bija? Un kā tas šoreiz? Gribēja ar viņām komunicēt, bet viņas negribēja. Ak, šīs sievietes. Jā, tu esi džentaīla, jā, laipna? Jā, mīlīca. No. Mīlītes. Ai, kādas draudzenītes. Jā, gribos draudzenītes, jā. Ai, kā gribās. Piccolo cane viaggiare. Sì, esatto, grande non è un po' problema. Difficile. Con lui sì. Mums izskatās tik liels tagad. Tepat blakus ir kaut kāda saimniecība. Šitādas putnas domājas arī neesmu redzējis. Kā uzboz, oi, kas pa skaistu. Jā, to gan esi skaists. Jā, vai tietiņos kā piepūties. Parasti saku piepūties kā tītars. Te nu riktīgi tā arī ir. Jā, tieši tā. Bet, zin kā, tas ģurkulis pie deguna gan tā nav skaists. Bet pats tu gan esi skaists. Nu, pagaidām saulīt pa zemes virs staigā jābrauc, kamēr viņi vēl staigā. Kamēr nav atnākuši lielie nejaukie lietus mākoņi. Vīnogu lauka, žēl tikai ka elektriskais gans viņiem apkārt. Tā jau mēs būtu iebriduši noteikti. Nu, tur, kur nevar apstāties, tur nav elektriskais gans. Nu, jā! Bet es skatījos, tur, kur nebija tas elektriskais gans, tur izskatījās, ka arī vīnogas vairs nebija. Varētu būt, ka tās jau ir noražojušas, novāktas. Paskaties, ka kaut kāds olīvu koku. Olīvu birstaliņa. O, nē, tā nav birstaliņa. Tā Tas bija aleja. Jā, olīvu koku aleja. Man gan labāk patīk tās paciprešu alejas. Tā ir tāda īstā toskāniskā aina. Ja šeit mēs neesam Toskānā. Es zinu, mēs esam Umbrijā. Bet šobrīd mēs braucam uz Toskānu. Nu, re, tad jau būs viss Pitigliano ir Toskānā. Tigliano. Kādreiz pareizi jāsaka Tigliano. Atcer paprasīt tantei. Es domāju, ka tā arī jāsaka Pitigliano. Nē, es Tigliano. Jā, bro. Laimes runa. Halo. Sveika, Alga. Sveiki. Tā ir maz jautājums. Kurš man var palīdzēt uztaisīt
tādu veidu. Nu, burtiski tā, ja es skatos atskaites realizācija klienta dokumentus datumi, man tur ir viens. Pats līdz 27. esmu atvaļinājumā, jā, bet Jā. šo Uldis jums varētu palīdzēt. Nu tā, beidzot esam cauri visiem sastrēgumiem un visādām, No Perudžas attālinamies. jā, no Pērudžas un mūsu mājām un visu pārējā mēs attālinamies un braucam baudīt skaistumus, kamēr ir saulīte. Nē, nu mēs braukt jebkurā gadījumā, ir tā saulīte, vai nav tā saulīte. Vienkārši vai mums vajadzēs lietas mētēs vai nevajadzēs jautājums. Ir mūsu ceļojuma un atvaļinājuma 5. diena. Lai to zinātu, es paskatījos, jo es atkal nezināju, kur diena tā ir. Bet nu kāda starpība. Un šodien mums ir plānā skaistas vietas. Jā, šodien mēs līdz Toskānai aizbraucam. Nu re, pirmā būs, es nezinu kā pareizi teikt, Pitigliano. Pitigliano. Nē, man ir Pitigliano. Labi, ka ne Pultigliano. To jau es pēc tam mācēšu pateikt, ka Putigliano ir Pitigliano. Ja nelīs lietas, tad būs Pitigliano. Un ja līdz lietas būs Putigliano. Un pēc tam mēs brauksim uz Orvieto. Orvieto. Jā. Nu, tāds ir tas mūsu plāniņš. Esam izgulējušies, priecīgi. Nu, kā lai? Paēduši. Ar tantes sunīšiem paspēlējušies. Ja mēs domājam, ka mūsējais ir maziņš, nu tad mūsējais nav maziņš, tie ir maziņi. Labi, ka te nav vārnas, kājas un visādi citādi putni, kas viņus vienkārši var brokastīs apēst. Nu tā. Labi, ka mums nav Rottweilers līdz. Jā. Tad varētu būt. Kurš varēja knapšana? Jā. Kāna korso, tāda viena laizējiena. Ej, tu pārslēdz uz priekšējo kameru un paskatie parādu, kas tur smuks kalnā. Nu, es nezinu, kas tur ir smuks kalnā, bet katrā ziņā tā pilsēta, kas tur ir, Izskatās smuka. izskatās smuka. Principā kā visas šīs te pilsētas, kas te ir kalnā. Agello. Agello? Agello. Droši vien. Jā. Kāds maziņš serpentīniņš arī. Visā tajā. Bet augstums krāsa uzskries, cik interesanti brūna. Jā. Mums nav tik brūna. Mums citādāk bija šī. Tāda pēc tās krāsas tā kā tāda mālaina, bet vai te varētu būt mālaina? Kas nezinu. Jāiet čamdīt. Kas šī pa pilsētiņa? Šī? Viena no. Labs jautājums. Viņas visas tādas izskatās mājas, tā kraujas malā un sapukušas. Tā saka viņos tā, nu tā, uz dzīvi es negribētu ievākties. Tur liekas viens otru, šitā Dela pieve, šitā bija. Jā. Visticamāk. Jā, tā arī bija. Viņi jau noteikti šito ir tā atskatījušies, ka viņi jau to neredz. Viņi Tāpat. aizbrauc uz Jūrkalnu un noteikti kaifo kāds skaists stāvkrasts ar priedēm. Nē, nu es arī kaifoju, man arī patīk. Nu jā, Bet, piemēram, Mentas Rumu katru dienu es, viņi tur ir, Kas atbrauc, man liekas, wow. Man viņa liekas normāli, tā tam jābūt. Tā viņa tur ir visu manu mūžu tecējusi. ne tikai tā vēja. Nē, tas tā salīdzinājumi. Hercogs Jēkabs tur ir plašs ķērs. Jā. Var redzēt, kur ir māja. Pēc tām alejām. Tas kaut kā lieta.
Tur mājiņa. Šitas kādu logu apvilcis. Noteikti kaut kādas krutās olīvas. Tikko iebraucām Sienas provincē, nu jau mēs spriežam, ka skats tāds visai Uzreiz toskānisks. toskānisks. Nu, bez maz kā ar nazi nogriezt. Jā, riktīgi, tā Nu. kā ar nazi nogriezt. Ir cipreses, ir pīnijas, ir olīvu koka un Tā tie tas, apaļie lauki. jā. Nu, paskaties, tur atkal tās pīnijas priekšā. Jā. Tas bija labi. Tikko robeža bija Sienas province. Jā. Jā, skats pavisam cits. Zilās vīnogas vēl karājās. Ķekaros, vai kādos lielos ķekaros smukos. Uzpildām mašīnīti. Degviela te ir vidēji €70. Ir arī dārgāk. Mēs dārgāk parasti nelejam. Patīk viņiem tie aizkariņi pie durvīm. Principā, ja viņiem tā, ir ieeja dzīvoklī uzreiz, tad ļoti bieži ir tādi, vai tādi, auduma aizkariņi, vai tie, kas ir tie, es nezinu, kā tos aizkariņus nosaukt. Tā kā no pērlītēm tā. Jā, tādi tireklīši priekšā. Un bieži vien turpat pie durvīm nolikts krēsls, uz kur var piesēst, paskatīties, kas notiek pilsētā, papļāpāt ar garām ejošiem kaimiņiem. Katrā ziņā tā, viņi dzīvo tā relaksēti. Vismaz tāds iespējas ir. Piestājām ceļa malā, lai pabaudītu tos skatus, kas tur paveras. Ļoti skaisti. Skatos, ceļu malās ir daudzās vietās šādas odziņas. Kas viņas ir, es īsti nepazīstu. Es tas arī viņas tā kā netaisos. Bet vienalga interesanti, kas tās ir. Izskatās, ka mani aizmirsa. Es esmu te. Likt iekšā braucošo. Pabraucām višķiņas priekšu. Un atkal skaistie skati. Vielleicht nicht alles anders dann. Lai satikām jautros šveiciešus, sabildējāmies. Mēs viņus, viņi mūs. Skaisti tās vietas ir. Tik skaisti, ka mēs līdz tam galam te, ja liksim visur ārā, tad cikos aizbrauksim. Vai dieniņās, šitā ir tā Toskāna,
kāda ir Toskāna. Ne, nu, Umbrija ir Umbrija, un Toskāna ir Toskāna. Bet Umbrija man arī patīk. Bet tad tas tagad, kad tu brauc, tas plašums, tas... Nu, skaisti. Nu, riktīgi skaisti. Un temperatūra ārā arī it kā rāda tikai 18, bet riktīgi silti forši. Nē, viņš sāk ar to, ka vajag garais ceļš, kad ilgs laiks paiet ceļā. Jā. Es saku, jā, 3 dienas tur, 3 dienas atpakaļ. Kas jūs arī pensionā? Ka var braukt garu ceļu. Es vienkārši muļķi. Te man liekas, var braukt un tikai bildēties un bildēt un beigās visiem būs piegriezies, jā, ka es stundu filmā būšu salicis Es tik daudz nefilmēju, lai tev nebūtu jāsaliek tik daudz. Līkumus un kalniņus un smukus skatus un fonā, un ka forši. Un tie tur skatās un saka, kas tad tur tāds ir? Kas tad tur tik forši? Nu, kaut kādi pliki kalni. Braucam uz... Te jau pēc Malaizijas izskatās. Bet braucam uz Pitigliano. Jā. Džungļi tā kā Malaizijā. Džungļi un tas ceļa platums arī tāds ir, kāds ir. Kā mēs braucām? Izkāpām vietā, no kuras ir skaists fotoskats. Nu, to jau var redzēt pēc tā, cik te mašīnas ir apstājušās. Un es ieraudzīju krūmos pilns ar apiolītēm. Tādas, protams, tādas sīkas, bet ir. Jā. Es nezinu, ko lai saka par šo skatu. Viņš ir vienkārši satriecoši. Tur mēs tagad brauksim. Mēs pirms atbraucām paskatīties uz pilsētu no malas. Un tad mēs tur iesim iekšā. Nu, es esmu mēma. Ļoti iespaidīgi. Pitigliano ir neliela, bet burvīga pilsēta Itālijā, kas atrodas Toskānā. Pitigliano ir bijusi apdzīvota kopš etrusku laikiem. Tā ir pazīstama kā Mazā Jeruzāleme, sakarā ar savu bagāto ebreju vēsturi. Ebreju kopiena šeit ir bijusi kopš 16. gadsimta, un pilsētā ir saglabājusies vēsturiska sinagoga un ebreju kapsēta. Pilsēta ir izveidota uz vulkāniskā akmens stāvkrasta, kas piešķir tai unikālu izskatu un strukturālo stabilitāti. Šis ir arī iemesls, kāpēc daudzas ēkas un tuneļi ir izveidoti tieši šajā akmenī. Pitigliano ir pārdzīvojusi dažādas periods, ieskaitot etruskus, romiešus un viduslaiku valdniekus. Katra no šīm kultūrām ir atstājusi savu pēdas pilsētas arhitektūrā un kultūrā. Šie fakti padara Pitigliano par interesantu un unikālu vietu, kuru ir vērts apmeklēt. Šitā te visi gar to ceļa malu. Te bildē to satriecošo skatu. Labi, ka priekšā barjera un neviens muļķis turists vēl nav nobraukts. Nē, nu patiesībā ne jau viss stāv aiz barjeras, kā kārtīgie vai bailīgie. Nu, iesim apakaļ. Piekrišana šim skatu punktam ir liela. Google bija rakstīts, ka šeit mēdz būt, ka nav kur apstāties. Jā, tad mums paveicās, jo mums bija kur apstāties. Jā, šis te skats bija tā vērts. Bet es tikai brīnos, kā te vēl neviens nav nobraukts. Jo tie cilvēki, bet viņi vispār neskatās, kur viņi iet. Bet te jau neviens neskrien arī. Bet vienalga. Oi, kas tur pa tiltu tādu.
Jo, nu šitā jau no šejienes izskatās iespaidīga. Redziet, ja tas tilts redzās. Vai tas stūrē labāk es skatīšos? Te var tā muti vaļā braukt. Nu, mums tā kā ar autobusu. Ar vienu paņēmienu mēs to līkumu nepaņēmām. To serpentīnu. Bet te jau saprot, te jau pagaida gan priekšējie, gan pakaļējie. Un nekādas problēmas no tā netaisa. At ir gājēji pārēji. Kur viņi slēja visur. Pietura ir uz visām pusēm. Autobusiem tur, viegliem šeit. Labi. Nu, ar stāvvietām te ir diezgan, es teiktu, sūdīgi. Mēs tagad mēģinām noparkoties kaut kādā vienā atrastā vietā. Nu. Jā. Cerams, ka te var stāvēt. Šeit trotuāra jautājums ir atrisināts ļoti vienkāršā veidā. Novilkt balta līnija, uzzīmēts cilvēciņš, un tas ir trotuārs. Un visiem viss ir skaidrs. Un nav nekādas asas kantas, uz kurām nolauzt kaklu. Un apgāsties, aizķerties. Nu, tas uz tīzliem cilvēkiem attiecās, bet reizēm gadās visiem. Jā, reku mēs bijām tur. Tur, kur tā baznīciņa. Redzi, tur arī malā tagad mašīnas sastājušās. Noteikti tur vairs nav vietas, kur stāvēt. Jā. Un tad mēs braucām pa šo ceļu. Pāri. Es domāju, ka braucām pāri tam skaistiem tiltam. Mums jau nebija variantu. Un tad mēs braucām šiten. Pa serpentīniņiem augšā. Un tagad mēs esam te. Ei, nu skats ir riktīgi. Es joprojām ģīpstu. Man ir valoda pazudusi. Es pilnīgi saprotu, kāpēc mēs te nebraucām lietus laikā. Ejam iekšā vecpilsētā. Ej tu nost! Ko smuki. Man jau patīk tā viņa neiespringšana uz veļas žāvēšanu. Bet viņiem tīra tā veļiņa, nu, liekas, vajadzētu viņai būt saputējušai vai kādai. Bet nē, smuka tīra. Paskaties, te ir tās arkas, kuras tur redzējās no... Jā, un tur ir stūklaka. Aha. Liekas, ka šeit bija. Tak nebūs šeit atradīs citur. Tur, kur tas no tā balkoniņa var pa to arku iet pastaigāties. Ja viņš ir bišķiņ traks. Podos auga olīvkoki un viņiem kā dekorācija apakšā auga rozmarīns. Aha. Nu tā strūkla gan nav ieslēgta. Nav? Ar to, ka nav saulīte un Sutīgs ir. bet baigas viedrē. Nu tad. Toskāns vīniņš. Tas kāds vīniņš. Labs tāds atsvaidzinošs. Jā. Mazais mums ir Draudziņš aizgāja. patīks. Viņš saprot, ka vecāki restorānā vai kafejnīcā vai kaut kur. Viņš pacietīgs. Viena glāze vīna, bet tagad man ir jautris prāts. Nē, man nebija slikts prāts, bet tagad man ir tāds prāts. Uz šitām te? Nu,
Nerātnībām valk, jā? Nerātnībām gluži nē. Bet Bet varētu. varētu. Šeit atkal ir tā, ejam. Un pagriežamies un... Ui! Šaura ieliņa, kas aiziet kaut kur. Skandālists, nu. Viņš īstenībā negrib skandalēt, viņš jau grib draudzēties. Salāmī ar tartufo, 2 eiro. Ir gaļas veikals. Un Telda saka, karājoties vesela cūka. Oi, nē, viņi sēž uz letes tā cūka. Meža cūka riktīga. Te jau droši vien var staigāt. No ārpuses jau redzējām, cik tā pilsēta ir liela. Arī paskrēja gandrīz garām šitai te. Tā ir iela. Tās ieliņas viņiem te tik stilīgas. Tad tik jāpaceļ acis augšā arī reizēm nevar tikai uz leju skatīties. Ai, tik smuki. Bet cik daudz sunīšu atkal. Es pat nedzirdēju, ka mūsu skandālists būtu rējis. Varbūt viņš beidzot ir pieņēmis, ka bez viņa ir vēl arī citi suņi. Man uzpilēja lietus, kas nemaz nav laba zīme. Sāka pilināt lietus, un tā kā mēs klausam laika ziņām, mēs baigi nopakojāmies. Un mums ir iepakots zaķēnas somā. Es ceru, ka tūlītās nebeigsies lietas, un mēs viņu nesvilksim ārā. Puisis ar sunīti vīnveiklā tikai atceries, tev muguras soma ir nesagāz kaut ko. Es jau tā prātīgi. Tas mums baigi dārgi varētu maksāt. Jā, 11 eiro kā spīdus, kuros nogās. Oi, es tev atsāpu verdzībā. Arī kur grapa. Grapa, mēs pirksim grapā. Labi. Lietas mūs pabiedēja un beidzās. Mazais atkal tika brīvsolī. Un Aldim viens soma mazāk. Vecpilsētā esam izstaigājuši. Un tagad dosimies tālāk. Lietus kā pēc grāmatas. Ja teica, ka ap 2 sāks līt, tad viņš arī sāk līt. Vai kā pīmī alai. Viņš tā gan skaisti. Nu, lūk, tur tālumā ir Orvieto. Mums vajag atkal tur augšā. Jā, tieši tajā vietā būtās nē. Re, kur katedrāls spica, kur ir tur mums vajag. Te jau nekas lejā nav. Orvieto. Skatās, ka esam klāt. Kur tur pārkings? Nu, zinu. Tur pārkings. Tur. Baigi mūri tur ir. Tufa klints tā ir. Tufa klints. Jā. Tagad atkal gar tām tufa klintīm brauksim. Tufa, jā. Jā. Augšā uz tām klintīm ir pilsēta. Sanāk. Tā. Esam sapakojušies, esam Orvieto. Jā. Un tagad mēs iesim. Skatīties. Pirmais aku iesim skatīties. Jā, tātad kur ir aka? Jā. Kaut kur jābūt. Tur ir funikuliers uz leju. Poco. Tas ir tas poco. Oco. Tad mums vajag kurā gadījumā iet pāri laikam. Nu, pagaidām lietas ir ciešams. Šitas te? Vakar bija briesmīgs. Jā. Vakar bija briesmīgs. Šitam nav nevainas. Atsvaidzina. Rekur tāds, paskaties, tur pat tāds tā kā saulīt paspīd. Jā. Cerams, ka paspīdēs saulīt. Manam saulīšiem abiem 2. Jā. Bet viņam tur iepatiksies, viņš negribēs vairs kāpt ārā. Tātad mēs tagad ejam uz aku. Ja? Jā. Uz to aku, kur ēzelīši
ūdeni nesa. Ūdeni nesa. Un tās, būvēja un tās viņu. kāpnes, es saprotu, ir uztaisītas tā, ka netraucēja tie ezelīši ejot lejā un augšā. Ja? Jā. Kaut kā tur tā interesanti. Nu, uzbūvēja, tu sāk teikt, romieši? Vai kas? Nē, jau pēc romiešu laikā, kaut kādā 15. gadsimtā, Aha. pēc pāvis pavērs. Skaidrs. Lai, kad pilsētā ir aplenkuma stāvoklis, lai varētu Tā, lai būtu ūdens, ja? būt ūdens. Jā. Nu, jūs arī tikāt iekšā? Es ar tikai iekšā. Vai cik labi. Un tagad mēs iesim pa šīm te trepītēm lejā, ja? Jā. Dod. Kabatā. Nu, puis, 335, es nezinu kas. Lūdzu, apmeklētāji, metri. Jā. Tātad mēs tagad kāpjam iekšā apkā. Un izskatās, ka tur ir diezgan ko kāpt. Jū. Es saprotu, neviens ezelīts mums pretī nenāks. Nē, Jo tie šeit pa citām trepēm. uztaisīt sāk, ka ezelīši lejā iet pa vienām un augšā pa otrām, ja? Bet tas viss iet ķip uz riņķi. Jā. Tu domāji, kā ir uztaisīts interesanti? Es nesaprotu vienā, kā tie ezelīši pa tādām trepēm varēja paiet. Kas zina, varbūt trepes ir uztaisītas tagad priekš turistiem. Jā, bet ja viņi būtu gājuši pa tādu vienkārši, viņi tad būtu tripojuši lejā. Tātad mēs jau te kaut kādu gabaliņu esam nonākuši. Un tu saproties, cilvēku mīļais. Es ieraudzīju, cik mums vēl ir jākāpj. Man pilnīgi galviņu norēja tur uz leju skatoties. Wow! Labi izskatās. Jū! Kas tur ir? Bet ja tu paskaties, cik mums vēl... Nē, mēs jau tūlīt būsim lejā. Tūlīt būsim lejā. Es tā iešanu pa spirāli, man mazliet tāda klaustrofobija. Es teicu, tūlīt esmu lejā, bet tāda bišķi tāda klaustrofobiska sajūta ir. Bet tu visu laiku ej tā kā uz riņķi, un tad es vēl paskatījos uz leju, un tur bija ļoti dziļi tālu. Un es teikšu, man pat tā neumanīgi palika. Nē. Jā, bet mums vēl būs jākāpj augšā. Vienīgi, ja ezelīši ar to tik galā, gan jau mēs arī kaut kā. Kādas tev bija problēmas? Man nav problēmas, es neredzu tur augšā. Laikam tur aiz barjeras nedrīkst līst. O, Jēziņ, ko smuki tur ir. Apakšā būs tiltiņš. O, vidu. Es gribēju tev pārsteigumu sagādāt. tu man pārsteidz. Alda, es esmu izmisumā. Es nevaru nobildēt neko. Es nezinu, man nesanāk. Hei, Lodziņā. Tūlīt. Tad ir jāpaciešās ar. Ja grib ceļot, tad ir jāpaciešās. Mamīte ir akā. Galvenais, tā sajūta. Aldi, tā sajūta ir tāda, it kā mēs vienkārši iet visu laiku pa spirāli riņķī. Bet patiesībā mēs ejam pavisam pa citu ceļu. Kā tev dabūt? Kā tev tu man pasaki? Ot inženierija. Galvenais tu nedomā par to, cik augstu ir jāiet. Neskaties uz augšu, skaties uz leju. Un domā par ezelīšiem ar ūdens spaiņiem. Kā viņi nabadzīgi varēja. Nu jā, šis ir riktīgs brīnums. Atkal jāsaka tā, mums no tiem līdzenumiem ar kalna ezelīšiem nesacensties. Aldis uzskrēja, nu vismaz tēlo noslēpās aiz. Bet īstenībā viņš auso vēl vairāk kā es. Viegli nav. Jau ir karsti, ir diezgan liels bezgaiss. Nav jau pierasts tā kāpt. Fakts ir tāds, ka šajās mistiskajās trepēs pazaudēja vīru. Viņš kaut kur man runā, kaut kur elš, bet nevienā lodziņā neparādās. Veiksmīgi esmu augšā. Vīru un suni pazaudēju. Bet atpakaļ lejā viņi noiet nevarēja. Un ja viņi būtu nokrituši, mēs to dzirdētu. Nu vispār bija kāp
kāpiens bija. Ai, šitāds izskatās speķevīrs pēc paviesošanās ar Jeto akā. Nu, tā kā mani būtu iemērkuši un izvilkuši ārā. Sūda kāpiens. Uzkāpjot no akas, bija divas vēlmes. Ar pirmo es tiku pa 50 centiem jau galā, un padzerties bija otra vēlme. Es dzeru šo te, šo te vīniņu, vienu glodzīti, un Aldis dzers alu. Nu, mēs sākām ar Vieto. Ar Jeto sākums. Wow. Bija līdz pašai lejai. Jā, Es viņu gandrīz pazaudēju. jā. Es- Gandrīz aizgāju. Nē, ja tu būtu aizgājis, mēs būtu plunkšķi dzirdējuši. Tā kā es izgāju un aizgāju. Es kāpu un aizgāju. Skaidrs. Uz Sorry. bāru pēc alus. Mani nevis saulu filmē. Mani Tevi. nosvīdu šo seju un nomocīju to, kā es to skrēju pakaļ. Nevar uzkāpt. Kā tā? Jūs abi ir Ferdi pa priekšu. Ferdīts mani vilka vismaz. Es gribu nofilmēt pie lodziņas skatos. Bet viņam arī bija mēle ārā, Jā. kamēr uzkāpa. Man arī. Nu Jā. tad esam pelnījuši. Esam pelnījuši. Tā. Esam izkāpuši no akas. Jā, Un tagad mēs ejam uz katedrāli. Ja? Es izlīdzu no akas. izlīdu. Izlīdi. Dzīvs. Dzīves, bet slapšs. Alu pelnīja. Dabūju. Dabūji. Ko vēl tu gribi? Boča. Nu, davai, ejam. Ejam. Nav ko nīdēt. Nu, redz, vecpilsēta klāt. Jā. Mums tik tālu nebija jāiet. Un mūsu kāds raukšā arī bišķiņ pažēlo. Pažēlo. Jo. Ceļojuma gariņš beidzot ir apžēlojies par mums. Nu, tā nesapriecājies, bet, Gan jau. katrā ziņā šobrīd viņš mūs žēlo. Siesti tagad, frizieri arī tagad guļ. Jā. Paskaties, cik smuki var izmantot paleti. Redzi? Paleti. Redzi, cik skaisti izskatās. Viņš nepierast ir tās šaurās ieliņas, un ka pa šeien gan cilvēki staigā, gan mašīnas brauc. Pēc tam nevienam virsū neskrien it kā. Speciāli vismaz. Šeit uz šīs šaurās ieliņas ir arī garāžiņa, kurā cilvēks tikko ieparkojās. Tāpēc jau viņiem ir tādas pavisam maziņas mašīnītes. Jo ar lielu jau un tur riktīgi nevarētu ieparkoties. Mēs ar savējo, es domāju, ka tur iekšā netiktu. Pat tu netiktu iekšā. Tūlīt būsim klāt, saka mans vīrs. Tiešām? Vai var ticēt tev? Uzskaties. Wow! Jā, tas ir kaut kas. Jau no tām augšņām vien jau, wow! Kaut ko tādu es negaidīju. Tieši tāpēc es pirms tam bildes neskatos. Lai man būtu tas wow moments. Nē, nu kādam jau ir Bet es jāskatās. skatos tās bildes, lai varētu atrast tev parādu. Jā, un tieši tāpēc es neskatos, jo es zinu, ka tu esi paskaties. Kā skan! Kārtējā lieta, kas rada pārsteigumu, kā kaut ko tādu vispār var dabūt gatavu. Tātad man tikko lika izlasīt par baznīcu, jo izrādās tas, ko es redzu šobrīd, nav tas, par ko būtu jājūsmo. Paskaties, ko tie turisti visi tur bildē. Es nezinu, glupi, vienkārši turisti. Man jau tās zelta strīpiņas patīk tev uz tā torņa. Wow! Jā, tagad es saprotu, ko viņi tur bildē. Nu tiešām mute vaļā. Laikam skaistāk, es neesmu redzējusi.
man izvēlēja, un es eju aplūkot domu no iekšpuses. Jo ar sunīti tur nedrīkst. Un Aldis gribēja, lai eju es. Es arī iešu. Tie ir 9 šķīstīšanas loki. Šeit pie Doma baznīcas cilņos ir attēlotas 4 galvenās kristietības līnijas. Pirmā līnija ir cilvēka grēkā krišana un izdzīšana no paradīzes. Tur ir Ādams un Ieva, kas pakļaujas grēkā un iekož ābolā. Pie ieejas domā attēloti šķīstīšanas 9 loki. Kā cilvēks vai nu nonāk debesīs, vai nu nonāk ellē. Un rekur pašā apakšā ir elle. Kā visi tur tiek sabāzti tajā ellē, jā, un tur vārās katlos un kaup viens otram uz galvas un vēli tur viņus moka. Jā, tie cilņi ir ļoti, ļoti efektīgi uztaisīti. Un tas viss 1200 kurā gadā. Viss ir tikpat liels kā ārpusē. Milzīgs. Lūk, īsts pārskats par to, kāpēc tika uzcelta Orvieta katedrāla. Jums noteikti ir pazīstama šī iespaidīgā gotiskā celtne Itālijā, bet tās stāsts ir cieši saistīts ar kādu slaveni 13. gadsimta brīnumu. Pirmkārt, galvenais iemesls ir Bolsens brīnums. Iedomājieties, ir 1263. gads, un kāds priesteris no Bohēmijas, Pēters no Prāgas, viņš tā nopietni šaubījās par transsubstanciāciju, to ideju, ka maize un vīnus kļūst par Kristus miesu un asinīm, un tad dievkalpojuma laikā pēc maizes izsvētīšanas tā sāka asiņot tieši uz altāra auduma, ko sauc par korporāli. Otrkārt, katedrāla tika celta tieši kā svētnīca šai relikvijai. Pāvests Nikolais IV jau 1290. gadā lika sākt būvniecību, lai Orvieta būtu jauns, liels dievnams, bet pats galvenais, lai pienācīgi godinātu šo ar asinīm notraipīto korporāli. Un visbeidzot, relikvijas milzīgo nozīmi apliecina īpašas relikvārijas. Zeltkalis Ugolino di Vieri no Sienas radīja izsmalcinātu šķirstu no apzeltīta sudraba un emaļas. Tā forma pat atgādina katedrāles fasādi, un uz tā ir attēlotas ainas gan no Kristus dzīves, gan no paša brīnuma stāsta. Būtībā Orvieta katedrāle ir kā milzīgs relikvārijas, kas celts, lai apliecinātu un gudinātu ticības brīnumu. Fediņ, svētā vietā nedrīkst skaķīt rāties. Nē, neaiztiek skaķīti. Kaķītis sēž mierīgs, tev neaiztiek. Es esmu iespaidota. Iespaidota, jā. Laikam neko skaistāk. Es neesmu redzējis. Wow. Mazais Perdžuk. Beidz. Šitie te tik maģiski griežās. Tu redzēji? Jā. Tur muļķis var palikt skatoties. Pasties, tie zvani tur augšā tai torņa galā. Jā, bet tur bija vēl viens tornīts, ko es nofilmēju, kur bija tā kā Venēcijā ar to tiem vīriņiem, kas zvana.
Nevienē. Kā man šitie visi apgleznotie poļi un šķīvis patīk, bet nu reāli. Nu nevajag jau man. Bet vienalga patīk. Riktīvi patīk. Ne? Nāk, nu do. Tad mēs esam pelnījuši saldējumu. Jā. Un mēs apstījāmies skaisto katedrālu. Oi! Gan rīz. Gandrīz mocītāju opēri. Jā. Nu, piedodiet, mēs aizrunājāmies par saldējumiem. Mēs redzējām, cik skaistu katedrāli. Tik skaistu katedrāli no iekšas no āras. Un tagad mēs ejam uz mašīnu. Braucam mājās. Jā. Vai ne? Bet nu labi. Šis saldējums ir labs. Šis esot ar ģeto nāvstodnis. Nevis esot, bet mēs tikko izlasījām. Jā. Ko tur darīja? Lika cietumā vai meta lejā? Es domāju, stiep līdz augšai un meta lejā. Ienācām ieliņā, kurā ir visādas interesantas skulptūras. Cik es saprotu, kaut kāds krodziņš šeit šito visādas. Interesanti. Šitie no koka. Jā. Es nevarēju saprast, likās no kaut kāda Koka. tā kā metāla. Kāda metāla aptuveni. Nu, kā zirgam pienākās. Puikas vēlējās nobildēties pie govs. Jā. Vismaz viens puika vēlējās. Otrs vēlējās, man liekas, tā noguris, tā kā ka šis vēlās gulēt. viņš jau tā prasījās klēpī. Tāpēc viņš gribēja. Pērču, ka jāiet vēl būs, mīlīt. Noguris. Te ir Michelangelo butikas, bet kurā vietā viņš īsti ir? Man liekas, ka tas ir tāds reklāmas. Bet interesanti. Ja daudz tiek vīna veiklā, tad ja noguram viņš nemaz vairs nav. Pačalot ir pārdevēju guliņu. E questo qua è un Pinot Nero, sempre bello stronzo. Questo? Sì, Però Orvieto. Orvieto. Ok. Una così. Sì. Kāds tikko bija noguris, saguris un vēl nes kāds. Tagad man ir. Cik litri? 5 litri plus. Plus 2 reizes no 75. Re, un vari panest. Un vari panest, un vari panesties. Tev vienkārši motivācijas trūkums bija. Es tā jūtu. Ko? Man vajadzēja dzīves prieciņu. Es biju tavs dzīves prieciņš. Ejam, Kādreiz ejam. tavam dzīves prieciņam vajag arī vēl kādus piešprits. Ejam uz mašīnas, suns grib gulēt. Izskatās, ka šis ir noguris visvairāk. Viņš pilnīgi rikšo pa priekšu. Viņš man velk. Vēl uz mašīnu. Būs tā kā Ungārijā, ka viņš atrada mūsu mašīnu. Viņš viss pārbauda skatās. Nu, taču, kur mašīna ir? Meklē mašīnu. Bet tikai neatstājiet. Tā, Orvieto ir cauri. Ar Orvieto ir cauri. Un lejā ir skaista ieleja, kur tagad ir noskaidrojusies. Ai. Kur var redzēt tālu. Tie plašumi man te patīk. Mums tādi nav. Mums ir zaļi meži. Tā bija labi. Mēģināsim iet uz Trattoriju. Paēst. Cerams, ka būs labi. Pasūtīja birra grande. Viņš atnesīs grande. Viņš rādīja ļoti lielu. Ai,
Ēdīsim tortelīni. Un gnoķis. Gnoķis. Jā. Es vienmēr esmu gribējis pagaršot, bet kaut kā vienmēr nopasēju. Atnesi tev lielo saules. Jā. A, cik šis ir? Šis jau nav 0,5. Šis nav 7. Bet tu, draudziņam, daudz cert, tev jau jābrauc ar. Mīļami. Ko? Mīļami. Nav. Nu, kas ir? Kāpēc gribi man apdalīt? Nu, negribu jau, negribu. Miesmīlis ir baigais joku Pēters. Viņš mēģināja ar mums jokot, bet mēs īsti nesapratām. Katrā ziņā mums bija jāsmējās. Viņam arī bija jāsmējās. Kaut ko viņš par alu stāstīja. Man liekas, ka viņš stāstīja, ka Aldis pasūtīja abas, bet tagad es esmu paņēmusi. Ņoki? Jā. Ah. Es atkal nesapratu, kas jādara. Jā? Nu, viņam bija salvedīt nost. Tu jau nu kā īsts profesionāls, tur pirtini to sieru. Vai vienkārši tas saucās tik pie sieru bez maksas un bēra cigāru. Tieši tā ir, es vēl ar karotu izēdīšu. Mēs ar savu jociņu jau sākam saprasties. Man šķiet, ka man arī tev jāiedod gabaliņš no kūkas, bet tāds pavisam maziņš. Maziņš. Interesanti, tad mēs atbraucām, tikko krociņš ērās vaļā un pēc jau bija tukšs. Jā. Bet pasties, kas tagad notiekās, cilvēki nāca viens pēc otra. Un te jau tagad ir rosība. Vietējie. Vietējie. Kamēr ēdām iestājusies, jau ir tumsa un nakts. Dēdām krodziņā pie Valērija. Bija forši, bija garšīgi. Un beigās jau mēs tos jociņus pat sākām saprast. Nu, katrā ziņā mums noteikti sāk vienkāršāk jokot tā, lai mēs arī saprastu. Lai mums visiem būtu jautri. Ne, forši paēdām. Tagad diena galā. Vēl pusotra stundiņa un būsim mājās. Atgriežamies Lenītēm Asīzē. Un te izskatās, ka līst, ka čīkst. Vai nu tagad ir sācis līt, vai tiešām visu dienu ir lījis. To jau mēs varbūt dabūsim zināt. Bet paldies visiem labajiem gariem, kas mums stāvēja klāt. Un mums laiciņš bija labs. Nu, cik tur bišķiņ papildināja? Nu, minimāli. Minimāli. Bet Šodien tiešām, pat ausis nebija slapjas. nu re, tiešām bija forša diena. Miekas gan tagad vajag uznāt. Redz, cik smuki izskatās tā katedrāli, ja? Tur mums rīt ļoti gribētos paspēt. Gribētos, lai nelīst. Un atgriežamies savā Itālijas mājā. Vai baseinā mēs nebijām? Nebijām. Šovakar? Tev ūdens nepietiek.